Ventspils pirmajā vidusskolā katrs mācību gads iesākas savādāk. Šoruden Rūģis izkāpj no ekskavātora kausa. Skola nesen svinēja arī 75 gadu jubileju. Par godu šim notikumam pilsētas tēvu dāvinājuši Steinway klavieres. Pienācis brīdis, kad var apskatīt un izmēģināt dārgo instrumentu. Šķiet, ka rotaļājas, bet lieta nopietna. Šai klasē iemitinājusies LEGO laboratorija. Pēc lielās skolas mazajā mākslas skoliņā ir gandrīz kā kuplā latviešu ģimenē. Ir vēl puikas un meitenes, kas grib latviskas krāsas salikumus iemācīties. Mazie pagaidu tiltiņi Lielajā prospektā sen jau nozaduši. 3 mēnešu laikā izbūvēta jaunā siltumtrase, atjaunoti zālāji, zem kājām drošs pamats, vendbetona bruģis. Ventspils municipālo policiju pilsētā zina visi. Tā ir vislabāk apbruņotā un apmācītā policija Latvijā. Tas arī Ventspilnīgi drošībā. Tomēr drošību šeit saprot ne tikai kā cīņa ar likumpārkāpējiem. Pēdējo gadu laikā, izmantojot Holandas speciālistu palīdzību, tapis nopietns teorētisks darbs, vides politikas plāns, pirmais ne tikai Latvijā, bet visā Austruma Eiropā. Plāns balstīts uz rūpīgu ietvē apstākļu izpēti, un tajā var atrast atbildes uz daudziem, kas būtu, ja. Bet tās nav tikai elementārās drošības garantijas. Šī plāna realizācija radīs Ventspilī sabalansētu vidi, tā saka speciālisti. Ir mierīgs sestdienas vakars. Kurp aiziet? Vecais pasts, karaļu klubs, admirāļu klubs, bistro, kazino, bet vēl sanāk lepnajā Royal viesnīca ar restorānu, vasaras dārzu un dejotājām. Bet varbūt jūs iepriecinās pašmāju Big Bands?
pasēdēt vairs neiznāks. Jau drīz šeit būšot lepna banka. Vecpilsētas ieliņas šķiet palikušas nemainīgas, kā tajos laikos, kad vienkārši apkaimes ļaudis satikās uz tirgus plača. Tad jau gan dzirdēja ventiņas runājam. Bet tā jau brauc, tad tās jau uz zirgs. Un mums bija jābrauc uz pilsētu, un toreiz bija briesums tāds bērns, un negribēja ņemt līdz, pateiks, ka brauc pār pa tiltu, ka tu bābā tā pakaļa buča. Un mēs tā pilsētā gribēja tikt viss. Un, kā nu bija jāsāk iet skola, tad švaizi nopirkt šo to priekš skolu un noņemt mēru, un tur ir tāda gatavle var nopirkt. Un tā man, tad es braucu līdz sapirkties. Tur sabrauc ne tik vien kopiņi, tur bija pūžiņi, tur bija duņžiņi, tur bija ansniki. A tagad, zin, šo tādu valodu tur nemaz nedzird, tur nevar saprast, kas tur runā. Ko viņi tagad tur tik daudz uz saudams, ko viņi tie slāve pa televizoru iestāst, lēt, ka tā būs stiprs. Un tos jau tur pērk tos snikers un kāds ar viņus vēl banāni, saka, tie tādi jēli, un kas nu tur pagātam, tur tukš nekas nav. Mūsu ābos ir pulk labi. Tas pilsts nu gan ir posts. Tā jau slauca ielas, bet tagad nu ir tāds lepnaks riti, visur tā smuk un tāds, kur var apseities un atpūsties tādu soliņu. Un tad tomēr nebija tik smuks. Un tagad viņš ir tāds. Es un lielākā daļa manu kolēģi, mēs esam pie varas 6 gadi. 5. decembrī būs 6 gadi. Ir zinām dombiedru grupa, ir zinām Blice, kura, es domāju, ka šogadā kaut ko izdarījis tā ļoti precīzi izskaitļot. Tad stingri vien jāmēģina atcerēties. Bet es domāju, ka diezgan daudz ir izdarīts. Tā visās jomās ir izdarīts. Jebkurā nozarē runāt, gan runāt par kultūru, gan runāt par izglītību, runāt par komunālo sfēru, par labiekārtošanu, par vidi, par drošību, par jebkuru jautājumu runāt, bet es domāju, ka tas nebūtu tā vērts. Un priekš manis atbildi skaidri. Es dzīvoju nākotnē.